abi divi Jakuši. Nu, bet šeit gandrīz visi izlasa priekšā. Pirmā kļūda Baldonai, jāņem bumbi no gaisa. Ņemot no gaisa, tu zaudē iniciatīvu. Tad uz priekšu. Rokas drusku, es saprotu. Labs perspektīvas spēlētājs, es jau pazīstu pēc gabala, Elmārs Šefanovskis, kas nenotver no gaisa, bet tik tiešām labs un perspektīvas spēlētājs. Nu, cīņa, LDE miesnieki, ātri spēle, Valters Raņķis mēģinās, nu, es to nosaukšu kaut ko ķīmiķot, otrs profesors, regbija 7, Jānis Priede, mēģina rāda te, piespēles uz priekšu, rādot kājas uz soļus, it kā es skriešu, bet neskrien, pārsitiens pāri, jau ieraudzīja momentu, nu, dabūs? Jā. Ļoti augsticinīgi pacēla, nu, parādīja, ka pieredzīt šeit, kā nav aizsardzības, tā pirmais piezīmējums, pirmajā minūtē, Valters Raņķis, 5-0. Jā. Šeit katru kļūdu pieredzējušā komanda izmantos. Vismaz centīsies izmantot. Noteikti. Te to varēja redzēt. Aizsardzības nebija. Uzskrējiens. Ļoti labi augstesinīgi pacēla bumbu. Nenokrita viņa. Nu, Valters pierāda sava, kā meistarīgi spēlētāji tituls viņam ir vienmēr piešķirts godam. Šoreiz garām. Atgādināšu, tātad mūsu Latvijas kausa regbijā 7. Fināls, pirmā posma fināls. Latvijas čempionāta. Jā, Kaustukš mums bija pagājušais Latvijas čempionāta, pareizi. LDE miesnieki un LSP Baldone vai Baldone. LSP Baldone. Nu, kā viņiem patīk. Jā, bet Baldone jau ir, kā teikt, finālā. Viņi pierādījusi, kad ir augstklases komanda, Latvijas mērogā, es domāju, un cīnīsies par visaugstākajām vietām. Sākums sitiens 10 metriem jālido, nolidā daudz vairāk. Jā, kurš mēģina to pašu tikai pa zemi? Nu, neizdevās sitiens, ja būtu sitiens, neizgāja sautā, bet laukumā, pieskarienot klāt, tu vari turpināt sist uz priekšu, neceļot bumbu augšā, un kad bumba iekritīs ieskaits laukumā, LU stadiona ieskaits laukums to atļauj, uzkrist virsū 5 punkti. Auts, tā jau ir problemātika, te ir 50 uz 50, varbūt neprecīzs iemetiens, pretinieks arī kaut ko gatavo pretī. Nu, skatīsimies, ko būs sagatavojusi Baldones. Iemetīs LDE miesnieki. Viņi cels, jāceļ, bumba augšā, labi izspēle. Nu, mājas darbs ir labi pastrādāts. Bumba, tas ir tehnisks. Mazliet neprecīzi piespēle. Neprecīzi piespēle, liecās uz priekšu, nevarēja izvilkt. Nu, diemžēl, cīņa par labu Baldonai. Baldona tādā miegainā, tāda kā aizsnaidusies pantēra staigā, tā lēnā, nu, es tā varētu salīdzināt. Graciozi, bet kaut kādu momentu, un kaut kas notiek, jau jauna aizskrien. Bet tā viņi iet tā ļoti, labi piespēle, tas bija sagatavots variants tāds, es domāju, viens no Jakušiem, otrs Jakuši uzbruk, nu, viņš spēku uzbrucējs, tomēr 100 kilo būs, bet tomēr bumba tiek zaudēt. Un ļoti tā skatāmies, neatlaid. Kārlis Sarkans iedeva sodu par to, kad satvērtu spēlētāju, nu, viņam redzēt tur lejā, neatdeva bumbu, pārnes vēl 10 metrus, pasauks Valteru. Kārlis Sarkans, mēs runājām, kad jau no paša sākuma ir komandām spēlētājiem jāizrāda, aizrādīt neko. 2 minūtes Valteram Raņķim. Finālā bez labākā spēlētāja, labs handikaps, nu, priekš gūt rezultātu ir LSPA Baldonai. 2 minūtes Valteram Raņķim. Nu, paies jau ātri 2 minūtes, vai spēs izmantot, vēl nezinu. Varbūt tieši miesnieka komanda paliks niknāka. Vismaz adrenalīns būs augšā. Skatāmies tālāk. Labi piespēlē, jaunais spēlētājs aizskries, neaizskries. Jā, šeit varētu aizskriet, jo pretīm bija
Nu, spēka uzbrucējs Leno Bramanis, kurš tomēr ir smagais. Viņam bija grūtāk noķert un ļoti skaistu piezemējumu saprotošu Elmārs Šefanovskis. Un rezultāts kļūst 5-5. Nu, fināls ar intrigu. Dēļ kā? Nesavaldība? Varbūt kaut ko. Maksāja dārgi, jā. Jā. Bet labāk šeit nekā kaut kādos citās spēlēs. Nu, kāds sitiens? Ir tiešām. Ir iekšā, jā. Nu, jāapsveic ir par ļoti meistarīgo sitienu. Man liekas, tas bija. Sākuma sitiens. Bumba ir izspēlēta, bet izraut un paši dabūs. Gribēja pārsteigt LDA komandu, bet viens pats ir izrāvies. Sešatā uzbrūk. Komanda LDE Miesnieki palikusi ir sešatā, bet uzbrūk it kā būtu līdzvērtīgi. Nekas nebūtu noticis. Jā. Nu, domāju, varbūt ir pareizs lēmums. Jānis Spriede pieņēma, izsista autā. Jā, spēle pārceļās uz Baldonas laukuma pusi. Mazliet laukums. Otrs iet sekundes, laiks. Raņķis var atgriezties laukumā. Valters Raņķis 2 minūtes, es teicu, ātri paiet. Bet ko tagad Kārlis Sarkans? Tūlītās tu kaut ko ziņos, skatīsies. Kaut ko aprunās. Igors Buceņins saka pagaidi. Tūlītās saka, kas tur notiek. Nu, ļoti augsts pieņems pareizos lēmums, pateiks, kas tur ir. Kārlis Sarkans, ko darīs? Aizrādījums, kurā vietā viņam atrasties, varbūt viņš bija savā vietā, nebija. Pēc tam to skaidrums mēs ņemsim. Es to neievēroju. Jā. Bet labāk ir to kārtību ieviest, lai arī nākošajās reizēs būtu pareizi pieņemt. Igors Buķēnis mums tomēr, kā es jums teicu, tika atzīts visus iepriekšējos gadus par Krievijas profesionālās līgas labāko tiesnesi. Nu, Krievu zēni sauc viņu tiesāt, ka viņš ir no Latvijas, ja? Un tik tiešām tiesā korekti un tik ilgas gadus nebūtu tiesājis Krievijā, ja nebūtu taisnīgs tiesnesis, tā varētu to teikt tev, jā. Jo tur, nu, kā vienmēr viss, kas notiek profesionālajā sportā. Bet skaidrs, ka Igors saka, gadi ņem savu, pieredze ir liela, jāskrien ir daudz. Pāri 50 jau viņam. Jā, un, bet puisis, kā puisis nevar to teikt jau, jā, ka mēs kā kopā tik daudz pavadījuši esam regbijā, daudz atdot savu regbiju un pieredzi. Baldona atspēlē. Labi, atspēlē. Domāju, nepareizs lēmums no manas puses. Atdeva bumbu. Tā nav pārliecība par saviem spēkiem izspēlēt bumbu. Pārliecībai tas ir jābūt, ka tu kontrolē. Mazliet uz priekšu. Ļoti acīgi, Kārlis Sarkans. Un rezultāts ir tikai 7-5. Baldonas labāk. Baldoni realizāciju gūt, līdz ar to 7-5. Šis ir pirmais puslaiks, man jāsaka, ir pēc nolikuma, kad iet cīņa par kausu. Viņa nav 2x7 minūtes, jā. 2x10. 10 minūtes. Tas ir vēl ilgāks laiks. Jā, iespējas komandām vēl vairāk sev parādīt. Nu, 4. spēle, kaispēks, nu, ātrais piespēle ir atdot arī uz priekšu. Sasprindzinājums liels, varam redzēt, ka tehniskais brāķīts tādā ziņā, ka vienai un arī otrai komandai. Nu, spriedze ir liela, un otrs pretinieks tev nedod tik brīvu spēlē. Tas, par ko tu jau teici, ka Miesniekiem šodien nav bijusi tāda neviena spēle, kur būtu kaut kāda spriedze pretī, un tagad, redz, finālā tieši tā ir sanācis. Kad ir uzreiz konkurentspējīga komanda, un līdz ar to rodās neprecizitācija, piespēlēs, pieķeršanās un tā tālāk. Bet es domāju, pašlaik rezultāts, viņi vēl jūtās, LD ir ļoti pieredzējuši komanda, tā ir Kodols Latvijas izlasēji, Uldis Bautris ir Latvijas izlases, nacionālās izlases treneris, kā teikt, viss tāds augstākās tehnoloģijas tur ir ielikts, jā. Arī pie ļoti augstasīgi nospēlēs līdz pēdējām minūtēm. Nu, vismaz, cik es esmu redzējis arī iepriekšējās spēles, nu, es esmu redzējis gandrīz visas, jā. Tātad spēle par bumbu, cīņa. Sots ātri izspēle, Jānis Spriede ļoti acīgi bija klāt. Silvoniks. Jā, Silvoniks, tur labi, ka redz tik tālu, bet atkal piespēle uz priekšu. Jā, tad ātru saspēli veidoja Miesnieki.
LDE miesnieki. Nu, komandas kapteinis Valters Raņķis, kurš jau bija izpelnījies 2 minūtes. Un komandas treneris Uldis Bautris. Baldone, LSPA komandas kapteinis Kristaps Jakušs un komandas treneris Kārlis Dilbo. Baldone tik tiešām pēdējos, tagad jau ir 4 gadi, 5 kaut kur jau būs, ir pacēlusi Baldone regbiju kā sporta veidu uz tādu ievērojumu līmeni. Es teiktu, viņš Baldonē numur 1. Es grūti man spriest, neapbižoju citu sporta veids, kas tur ir ilgāk. Negribās nevienu aizskart, bet Kārlis Dilbo bija viens, kas tur sāka, turpina. Baldoniešu entuziasms ir ļoti apskaužams. Ļoti apskaužams. Un arī abi Jakuši, viens mācās LSPA, komanda ir kopā spēlē. Varbūt kādas gudrības iemācīsies tur. Latvijas sporta pedagoģija saka, bet redz, kā tiesnes nosvilpt, neviens neko nerunā, iet atpakaļ, ātri izspēlē, Jānis Priede, garā piespēle pauze, nekas netiek dots. Grūti saskatīt spēlētājs no šeit. Bumbu kontrolē, un tas ir pats galvenais. Raņķis atkal. Jā, bet viņš ieraudzīja, ka te ir lieki spēlētāji, un to pietiek, ka te ir 2-1, un izspēle, un rezultāts kļūst 10-7. 3 punkti jau ir par labu LDE miesnieku komandai. Šis ir pirmais puslaiks, vēl 10 minūtes, pēc vēl būs priekšā. Domāju, ka vēl daudz spēka būs jāiegulda abām komandām, lai tomēr pārliecinoši varētu pretinieku uzvarēt. Nezinu, kā ir ar rezervēm. Vai nav kāds sīks mikrotraumas iepriekšējos, kaut gan LDE miesniekiem nevarētu būt. Varētu būt Baldonē kāds. Tā, šis nav. Šoreiz nav, jā. Šis sitiens nav. Tas ir Jānis Erenbergs, mūsu federācijas preses sekretārs, un es, Māris Šmits. Esam tādā komisijā. Federācijas padomes. Jā, tur dažādi visādi tā. Bet tie grandi, varētu teikt, ir mūsu Zigis, protams. Zigismunds Zalmanis un Ilgvars Gradovskis. Tie jau ir fotograndi. Uzbrukums. Valters Raņķis izmanto akalu un ļoti labi piespēlē, bet te šeit ir skrējiens pa līniju, ātri izspēle, jā. Baldoni neguļ tomēr, mēģina kaut ko darīt, sitienas nelaikā, 2 aizsargā neredz. Nav vajadzīgās pieredzes. Bija jādod piespēle, un tad varēs īst. Un tagad jau Silvonīks jau pierāda to, ka viņš nepavelti Latvijas izlases spēlētājs savu pieredzi, uzliek punktu, galīgo punktu vēl nē, bet 7-15 par labu LDE miesnieki komandai. Valters Raņķis centīsies arī realizāciju, vēl varētu gūt 2 punktus. Es domāju, ka nepareizo risinājumu pieņēma Baldones spēlētājs, labi spēlējošais, tik tiešām šodien precīza. Dāvis Zagorskis varēja bumbu pieturēt, jo izsist bumbu, uzdāvināt viņu, var tā teikt, un tā arī tas bija. Pie 2 aizsargiem, nebija tas pareizākais risinājums. Jā, pilnībā tev pievienojos. Bet pieredzi var iegūt tikai spēlējot. Jā, un tā kā nespēlējot, jau nekas neradīsies pats no sevis. Skatāmies, vai Baldonas komandai vēl ir pulverīts iekšā, jo viss daudz tika tomēr izšauts. Izvilkt tādu spēles, Jakušs ir aktīvs, bumbu saglabā, ļoti pareizi viss ir. Otrs Jakušs jau veido kā 9. pārvietošanās, tur uzgrūž. Mēģina izskriet, bet viens vai viņš tiks cauri, iet virziens uz priekšu, 2 viņi tur, 3 spēlētāji. Bumba ir saglabāt. Jā, bet tas tomēr ir ilgi. Mēģina. Elmers skrien. Šefanovskis atkal mēģina cauri, labi finti, bet nē, te aizskriet, jābūt kādam jāpalīdz. Ui, ko labs fints sev! Aizskries, iegrieziens iekšā, bet Elmers jau bija piekusis un te ir piespēle uz priekšu. Dod priekšrocību, nogāž pat lielo Leno un piespēle uz priekšu. Labs bija uzbrukums. Skaists uzbrukums. Jā, skaists uzbrukums. Domāju, pavērsieniem.
pietrūks. Tieši tas, kas vajadzīgs finālām, bet tikai pietrūk paša nobeiguma. Pietrūks spēks skrējienam. Būtu kāds ātrais klāt, tikai paņemtu. Līdz ar to vēlreiz saku, ātri sportisti, kas ir bijuši vieglatlēti, kuram vēl ir ātras kājas, regbijs 7 ir viegli apgūt. Un šeit jūs kājas būtu jau devušas piezīmējums un punktus komandai. Vilmārs Sokolos man pēc iepriekšās komentēšanas Latvijas kausā parmet, ko tu māri tās ātrās kājas, tu zini, kas ir ātrās kājas, jā? Es saku, man tas termins var būt. Pēc tam pats klausījos, jā, grēkoju, jā, kādreiz. Tāpēc es tagad tā ļoti uzmanīgi saku, ka vajadzīgs ir, labas vieglietīgas iemaņas, labs skrējiens, ātrs skrējiens, un kā vēl labāk pateikt, to jau tu izdomās, Džonī. Bet, kā lai to pasaka, jā. Reizēm jāpiedomāties gan stipri. Jā. Tātad šeit ir, kā mēs redzam, auts, bumba tiks ievadīta pa vidu, tiesnesis parāda, Kārlis Sarkans šo fināla spēli tiesā laukumā, Igors Buceņins, kā pieredzējušākais tiesnesis Latvijā, viņam palīdz, bet ātrs iemetiens, tas pārsteidza LD komandu, viņi zaudēja ļoti vieglu autu bez cīņas, piespēles garais, mēģina, gara piespēle bija, nav tik viegli iedot garu piespēli. Te ir 3-1, vai nu izspēlēs, vai nē. Ātri tomēr izspēlē, bet grūti būs aizskriet. Viņš ir ļoti drošs spēlētājs, cīņas spēlētājs. Jakuš, bet viņam ir pār pa 90 kg, un tas ir grūti jau, ja ne 100. Ja, ko? Augums 1,90 m. Kaut kur, es zinu, es skatījos viņu tos rādīja. Ieskrēja, varbūt saskrējies tieši Jakuš. Nav ieskrējies ar tādu ātrumu un ar tādu svaru, ka tev viņš ir jāaptur, tas nav viegls pienākums. Tev vajag izrādīt drosmi un arī māku viņu notvert. Šoreiz viņš to ir izdarījis. Jakuš nespēja aizskriet. Un rezultāts mums ir 17-7. Laiks iet. Nē, Kārlis Sarkans parādīja, ka viņš apstādina laiku. Viņš apstādina laiku parādīja, tāpēc, ka medicīnā palīdzību to sniedz. Kaut gan lielajā regbijā, mazajā, es tā neesmu stipri novērojis, ir, kad ārsts izskrien uz laukuma, sniedz palīdzību uz laukuma un spēle turpinās. Jā. Un vēl nevienreiz neredzēja, kad spēles momentā uzbrūkot vēl kaut kur, būtu pārbraukuši pāri ārstam ar tiem spēlētājiem, kad nāk tur kaut kāds viesuls. Vēl nē, līdz ar to šeit ir spēlētāja maiņa. Mikus Ozols dodas laukumā. Jā, Mikus Ozols, to mēs redzam. Viens no balstiem, kas guva mums Viktors Silvoniks, tika nomainīts. Jānopūšas līdz ar publiku. Es jau vēlētos, lai būtu intriga uz beigām vēl lielāka. Baldo nevienu, un tad jau redz. Pagaidām tavu ieguldītā nauda tev strādā pa labi. Droši, jā. Tas ir par to totalizatoru, ko teica. Ja būtu jāuztic nauda. Tikai nepārprotiet, ja būtu, jā. Regbijs nepiedalās totalizatoros Latvijas, bet varbūt nākotnē visi regbija lielie līmeņi, visas spēles tiek nākotnē būs augstāks līmenis, profesionālāks, tas viss varētu notikt. Skrien, te jau ne tikai, ka tu tiks cauri, ir arī jāizskrien. Nevaram aizskriet, Baldoni nespēj. Varbūt uzvilka, iedeva, izspēlēja. Nē, kontrola bumbē ir, viss kārtībā, bet aizsardzībā neatdev piespēli, tātad, viss kārtībā. Es skatos no šejienes, redzot situāciju, ļoti labi nospēlēja aizsardzībā, LD miesnieki neļauj bumbai izspēlēt, un arī nedrīkst kavēt izspēlēt 10 metri, varētu ātri uzbrukt, kāpēc neuzbrukt, pa kreisi bija, kaut ko gatavo. Varbūt tik sagatavots kāda kombinācija, iet, izspēle tur 4-3, vai ir uz laušanos varianti. 1-1 uz priekšu, metiens pāri, piezemējums pa centru. Piezemējums, jā, piezemējums šoreiz nostrādāja.
Un paliek vairs tikai 17-12. Es te sāku tā pareģot, ja, ko? Un rezultāts 17-12. Droši vien precīzi būs arī realizācija. Jā, 17-14. Tikai 3 punktiši. Un uzvarētājs tiks noteikts tād. Bet pašlaik 17-14 par labu LDM iesnieka komandai. Baldoni tā tiešām, kā tu labi raksturoji, tā kā tāda viltīga lunkanā melnā pantera. Jā, guļ, un pēc tam dodu izrāvienu. Rāpcietais apakos. Šoreiz tā bija. Pa vidu uzbrukums, viens otrs tā. Bet es tā paredzējot, pamazām, bet labi spēlētāji, bet nav drusku tik ātras kājas, kā gribētos. Nu, drusku. Te Leno Bramans parādīs savus spēka īpašības. Bumbu tik viegli noņemt viņam nevar neviens. Jānis izskries, bet Jānis ir ļoti pieredzējis spēlēties, kurš izveidos situāciju nenokāp. Viņam vajag klāt kādu ātro, varbūt jaunāk spēlētāju, kurš var. Ko tad Kārlis Sarkans redz, kad ir sots, uzdāvina bumbu, neuzdāvina, tur par, pēc noteikumiem, atdot bumbu Baldonei, garās piespēles uz īso malu, mēģina, varbūt dot tiem, kas svaigāki. Jā, piespēle, kaut ko mēģina, noblaķē, te akal ir tāds gulošais regbijs, bet tur ir rauts. Jā, Raimonds Priednieks. Neizmantoja, Baldoni nebija gatavi šādam pavērsienam un bumbu neizmantoja, uzbrukumu neizmantoja. 17-14, uzvar LD. Vēl neuzvar. Nu, ir priekšā. Ir priekšā, jā. Tātad sūtiet regbija bildes konkursam, amatieriem visiem regbija, uz fotozigis@inbox.lv, JPG formātā 3 fotā, bet bildes šī gada. Svaigās. Jā. Lai būtu svaigas sejas, lai tie jaunie regbisti, kas spēlē, tiek kadros, un varbūt viņi tiks arī aicināti uz kopējo sajietu. Arī tie, kas atradīsies šīs bildēs, kuras atzīmēsim. Tā ir vienmēr bijis, jo mums... Kaut tāds ilgs reids baldoniešiem? Nu, te pietiek 10 sekundēm, un bumba vēl... Un tiešām Elmārs te, kontakts un bumba jau ir. Pieķēriens pie rokas, bumba izkrit uz priekšu, bumba netika saglabāt. Valters mēģinās pielikt, kā teikt, punktu spēlēji. Andersons uzbruk, labi māņkustība, izrāvās, noķers, nenoķers. Jā, skatījās. Jā. Un ar tādu skaistu palecienu. Jā, pieredzējis spēlētājs un parādīja, ka mēs tomēr šodien esam stiprāki. Un rezultāts mums kļuva 22-14. Nogrūdienā Baldons sportists ir maz savainojumu, nu tomēr finālā.